Pirmkārt, šeit var uzzināt, ka notiek divpakāpju verifikācija. Tātad, ja NBS bruņoties spēki saka Vugdam, ka kaut kas ir jādara, es domāju, šūnapraides ziņā, ja, tad ir jābūt e-pastam, Dievs dod, ka internets strādā, ja, un ir jābūt telefonu zvanam. Dievs dod, ka telefons strādā. Ja. 3:36, tātad 12 minūtes pēc tā pirmā. Vugda operatīvās vadības pārvalde saņem to minēto e-pastu un pēc tam uzreiz arī zvanu, viņa secībā te ir rakstīta tajā pašā minūtē, par nepieciešamību aktivizēt šūnu apraidi Alūksnes, Balvu, Ludzas, Krāslaus un Reizeknas novadā. Visā sarakstā. Nevis kā pēc tam aizgāja pāris novados, bet visā. Un tad, kad ir tas zvans, un Kozlauskungs vakar televīzijā teica, ka Vugds jau tikai izpilda, ko NBS saka. Tas, ko es šeit lasu, Vugds nav tā, ka izpilda. Te ir teikts, ka Vugds saņēma to zvanu, un tad abas amatpersonas, Vugda operatīvais dežurants un NBS operatīvais dežurants, vienojās nelaist to šūnapraidi. Vienojās sagaidīt informāciju no notikuma vietas. Bet tā kā mēs nevarējām stundu vēl uz priekšu noskaidrot notikuma vietu, tad, diemžēl, no notikuma vietas nekas nebija. Tad tālāk, 3:41. Vugda dežurants ir sagatavojis šūna apraides paziņojumu, tad izrādās pirms 5 minūtēm viņš vēl nebija sagatavots, tad viņš ir sagatavots. Tad parādās tas NBS reakcija, ka ir jāuzgaida. Tas ir 3:41. Tad 3:44 ir zvans no NBS par nepieciešamību atlikt uz nenoteiktu laiku šūnu paziņojumu izplatīšanu, un tad 4:05, tad ir pagājusi vairāk kā pusstunda, 4:05, Vugda operatīvās vadības pārvaldē ir atkal zvans par nepieciešamību aktivēt šūnu apraidi 2 Balvu Ludzas novados. Tad pēc tam vairs neviens nevienojās, tad pēc 3 minūtēm palaiž šito. Tad ir otrs drons, ko mēs redzējām, tur zvani turpinās. Un tad pēc tam, kad es nezinu, ko nofiksēju, mēs nezinām, cik tālu nofiksēju to trešo, kurā mirklī, ja, tad 4:40, 3:07 un 40, ja atkal ir divpakāpju verifikācija, 3 minūtes tur pa vidu, tad vēl aiziet tā apziņošana Reizeknas novadā, Reizeknas valstspilsētā. Vai jūs esat noskaidrojis, kāpēc 3:36 abu resoru amatpersonas vienojas atlikt un nekādu šūnapraidi nelaist? Tādēļ, ka ir izsūtīti resursi, jo šī informācija, kas bija ienāca no 3:25, kad glābšanas dienas ir izsūtījis resursus, lai vispār noskaidrotu, vai tas ir drons vai nav. Labi. Viņi nenoskaidroja, arī 4:10 viņi nenoskaidroja. Jā, tālāk ir, kā es minēju, 5 minūšu laikā ir pieņemts lēmums no NBS tomēr atlikt šo. Jā, un pēc tam vēl pat 20 minūšu laikā pieņems lēmums tomēr izsūtīt šūnu apraidi, un nekas nav noskaidrots. Pēc tam tomēr tika dots rīkojums sagatavot paziņojumu, bet pēc tam tika dots paziņojums atlikt. Pilnīgi. Līdz ar to. Jo, protams, tas ir NBS kompetences jautājums. Kāpēc tad jūs vakar televīzijā maldināt sabiedrību, ka Vugds neapspriež un ne par ko nevienojas? Tad vēlreiz Vugds nav lēmumu pieņēmējs. Viņš vienojas ar kādu? Nē, viņš nevis vienojas, bet reāli šī paziņojuma rezultāts ir atsaukums. Nē, te ir rakstīts, abi divi operatīvie dežuranti vienojas. Šī ir vienošanās. Reāli 5 minūtes vēlāk. Nē, reāli šis, vēlreiz, Damurkungs, šis paziņojums pirmais tika atsaukts. 5 minūtes laikā. Bet ne 3:36. 3:36 viņi vienojas. Neizsūtīt. Neviens neko neatsauc. 3:36 vienojas.